Pēc labi padarīta darba Bārtas un Nīcas pusē allaž dziedāts garais sauciens ar tam sekojošajiem lejšiem, un tieši ar šiem svinīgajiem un majestātiskajiem dziedājumiem Bārtas etnogrāfiskais ansamblis atklājas savas 95. jubilejas svētku pasākumu. Bārtas etnogrāfiskais ansamblis var lepoties ar to, ka bez darba nav bijuši nekad. Visu laiku ir bijis iets un tepat Latvijā, tepat novadā, tepat arī uz vietas Bārtā. Bet pats lielākais droši vien ir tas, ka mēs pērn novembrī saņēmām apliecinājumu par to, ka esam ierakstīti nemateriālu kultūras mantojuma sarakstā Bārtas kultūras telpa. Tas mums dod apliecinājumu, ka mēs vēl esam. Bet tas dod arī ļoti lielu pienākumu. Neapstāties, iet uz priekšu, turpināt, lai palikt arī nākamajām paaudzēm. Skola vairs nav, bet bērnu folkloras ansamblis vēl ir. Pērn arī viņiem nosvinējām 30 gadu jubileju. Protams, kad ir daudz grūtāk, jo bērni pa dienu ir projām, no rīta ir aizbrauc, vakaros ir diezgan vēl mājās, un ir vajadzīgs liels gribas spēks, lai šeit atnāktu un darbotos arī. Tik viegli nav kā tad, kad bija skola, bet mēs cenšamies. Vēl darbojamies un ceram tikt arī uz dziesmu svētkiem skolēnu naktijā. Pavasarī. Tiešām Bārtas cienīts, mazs cienīts, bet dižani, ražani turēties. Un turās arī balstoties uz tādām spēcīgām sievām, kā jūs, kas nu jau 95 gadus tur godā kultūra vēsturi, kopi tradīcijas, nodot tās nākamām paaudzēm. Man nav nozīmes, kāda ir ārēja apstākļa. Nozīme ir tikai mūsu iekšējai gribai. Paldies jums par iekšējo gribu, spēku, izturību un turpināšanos. Bārtas etnogrāfiskā ansambļa aizsākumu meklējam 1929. gadā, kad bārtinieks Jākabs Ķīburs kopā pulcējas ciema ļaudis, lai pēc vietējām folkloras tradīcijām veidot uzvedumu Kāzas dižgūdos, kas arī tā paša gada Ziemassvētkos izrādīts Liepājas Latviešu biedrības namā. Jākabs Ķīburs ansambli vadījis līdz 1971. gadam, kad tā vadību pārņēmis Zigurds Rukuts. Atzīmējot kolektīva 95 gadu jubileju, Bārtas muzejā skatāma Zigurdam Rukutam veltīta izstāde. Viņš bija ne tikai ansambļa vadītājs, bet arī tautas daļamatu meistars. Un tāpēc jau ir, ka mēs etnogrāfiskais ansamblis var lepoties ar mūsu krāšņajiem Bārtas Nīcas zīļu vainagiem, kas ir viņa darināti, ar izšūtiem sievu un vīru krekliem. Kaklauds, kas ir mums muzejā atdāvināts, ko viņš pats nēsāja, viņš pats sevi ir izšuvis. Te mums ir atvesti arī viņa paša adītie mauči, ko viņš pats ir adījis. Kārtojot papīrus atradām, pats ir šeit uzzīmējis šo te mauču rakstu. Un tad mums radās tā ideja, ka parādīt šo te bagātību. Visas pērlītes un visi raksti te atvilknēs var apstīties, viņam ir sazīmēti raksti gan krekliem, gan aušanai.
Īpašs muzeja lepnums Zigurda Rukuta no vilnas un līna austais sarkanbalts-sarkanais karogs, kurš 1988. gadā pabijis Maskavās starptautiskajā folkloras festivālā. Tad, kad bijis atklāšanā gājiens, tad no skatītāju malas stalti abi divi, Helmi un Dainis un Diāna Ose, uzsaukuši, kur jūs karogs. Un tad nākšā dienā Sigurds Kolomenskas parkā, staigāja ar šo te sarkanbaltsarkano karogu. Bet tas ir iespaidīgs izmēros. Ļoti liels, jo viņš viņu esot audis pēc, mēs nezinām, pēc kurās mājās tad ir bijis tas īstais paraugs. Bet it kā pēc parauga viņš arī viņu noaudis. Vai tādēļ nedziedātu, kā man bija krustadīnis sejā, aizadīni, kā man bija krustadīnis. Bija kusta mana rokas, kājas mute mana nepiekusa ejā, aizadīni, mute mana nepiekusa. Bārtas etnogrāfiskais ansamblis piedalījies visos folkloras festivālos Baltika, divreiz kolektīvs ieguvis lielo folkloras balvu. Ansambļa priekšdziedātāja Līvija Otāņķa saņēmusi Latvijas folkloras biedrības balvu Austras koks. Šoruden arī Dienvidkurzemes noda pašvaldības apbalvojuma godazīme kurzemnieks. 66 mūža gadus Līvija ir Bārtas etnogrāfiskā ansambļa dalībniece, tā sirds un dvēsele. Latvijā mums ir viena varena priekšdziedātāja, absolūta kurzemes pērle, absolūta kurzemes oga, absolūti brīnišķīga dziedātāja Līvija Otāņķa, kura ir tā dzīvā saite starp Rukutu, starp to notikumu pirms 95 gadiem, un tam dēļ, Līvija, tev ir atzinība par ilgadēju un nozīmīgu ieguldījumu Dienvidkurzemes nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, popularizēšanā un novada kultūra vidas veidošanā. Sveicot Bārtas ansambli 95 gados. Jubilejas pasākumā ar atzinībām tiek apbalvotas arī pārējās ilgadīgās etnogrāfiskā ansambļa dziedātājas. Bārtas etnogrāfiskā ansambļa 95 gadu jubilejas pasākums ir īsteni folkloras svētki, jo sveikt gaviļnieku ieradušies draugu kolektīvi gan no Latvijas, arī Lietuvas. Skanīgi apsveikumi, laba vēlējuma cits aiz citā.
izskan svētku vakarā. Bārtas etnogrāfiskais ansamblis savos 95 gados ar lepnumu var atskatīties uz paveikto, jo īpaši liels prieks par 2023. gadā Bārtas kultūra telpas iekļaušanu Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Tas nebūtu nenozīmē ieslīgt pašapmierinātībā, bet gan mesties jaunos darbos un nebaidīties jaunu izaicinājumu. Ansambļa dibinātājs Jākaps Ķīburs ir atstājis savu rokraksta grāmatu mūsu ansambļa priekšdziedātājai Livijai Otaņķei, un kurš ir rokrakstā. Nu, protams, rokraksts ir rokraksts, un mums ir tā doma saglabāt to un ņemt un ierakstīt tādā paliekošākā, kā grāmatā, vai brošūra, vai grāmata, kas tas būs, ja, un saglabāt to viņu materiālu. Vēl ir doma, ka vajadzētu arī papildināt muzikālos ierakstus, ja. Jo folkloras krātuvē viņi ir diezgan daudz, bet tie ir folkloras krātuves ieraksti. Mums ir izdots viens disks, ja. Mēs gribētu droši vien tad arī uz priekšu, lai paliek arī skanošais. Jo ar to dziedamo ir tā, ka kamēr dzied, tikmēr skan. Un tajā brīdī, kad to dziesmu vairs nedzied, tā dziesma apklust, un ja ir kāds pārtraukums, tad pēc tam ir ļoti grūti atpakaļ to melodiju dabūt, jo mums jau ir tā ar dažām dziesmām ir gadījies, ka mēs paši esam meklējuši, kā tā dziesma ir skanējusi, nu tad, lai paliktu tāds, tas arī notīs un skanējums, tad mēs plānojam arī, ka tādas lietas mēs izdarīsim. Protams, nākamais gads ir folkloras festivāls Baltika Latvijā, jā. Kur mēs esam viens dalībnieki visus Baltikas festivāls Latvijā un protams, ka būsim arī nākamā gada.